Lasījums no pravieša Isaija grāmatas. Taisnīgā ceļš ir taisns. Tu līdzini taisnīgā pareizo taku. Tāpat arī tavu spriedumu ceļā, Kungs. Mēs ceram uz tevi. Tavs vārds un tava piemiņa ir dvēseles ilgas. Mana dvēsele slāpst naktīs pēc tevis. Arī savā garā es meklēju tevi. Savas sirds dziļumos. Kad tavi spriedumi atmirdzēs pār zemi, tad visas pasaules ļaudis mācīsies taisnību. Kungs, tu dosi mums mieru. Jo visus mūsu darbus mums esi darījis tu. Kungs, spaidos viņi meklēja tevi. Sūtīja pusbalsī lūgšanas, kad tu viņus sodīji. Kā grūtniece, kad tai tuvojas dzemdības, mokās un kliedz sāpēs, tādi kļuvām arī mēs, tava vaiga priekšā, Kungs. Mēs ieņēmām, mocījāmies sāpēs, bet dzemdējām vēju. Mēs nenesām zemē pestīšanu. Un pasaulē iedzīvotāju nekļuva vairāk. Tavi mirušie atkal kļūst dzīvi. Mani nonāvētie piecelsies augšā. Mostieties un gavilējiet jūs, kas guļat putekļos, jo tava rasa ir gaismas rasa, un zeme izdos gaismā savus mirušos. Tas ir Dieva vārds. 102. psalms. No debesīm Kungs raugās uz zemi. Tu, Kungs, pastāvi mūžam. Un tava piemiņa uz paudžu paudzēm. Tu piecelsies un būsi Sionai žēlīgs, jo laiks jau ir pienācis to apžēlot, jo laiks jau ir pienācis. Tādēļ, ka taviem kalpiem patīk tās akmeņi,
un viņi sēro par tās drupām. Kungs, pagāni bīsies tava vārda, un visi zemes karaļi tavas godības. Jo kungs atkal uzcels Sionu un parādīsies savā slavā. Viņš pievērsīsies trūcīgo lūgšanai un nenecinās viņu lūgumus. Lai tas tiek uzrakstīts nākamajai paaudzei. Un tauta, kas tiks radīta, slavēs kungu. Jo viņš ir lūkojies no savas augstās svētnīcas. Kungs ir skatījies no debesīm uz zemi, lai dzirdētu gūstekņu vaimanas, lai atbrīvotu tos, kas nolemti nāvei. No debesīm kungs raugās uz zemi. Alleluja! Nāciet pie manis visi, kas strādājat un ciešat grūtības. Un es jūs atspirdzināšu. Alleluja! Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus, sākdams runāt, sacīja: Nāciet pie manis visi, kas strādājat un ciešat grūtības, un es jūs atspirdzināšu. Ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi. Un jūs atradīsiet mieru savai dvēselei. Jo mans jūgs ir maigs un mana nasta ir viegla. Tas ir Kunga vārds. Nāciet pie manis visi, kas ciešat grūtības, un es jūs atspirdzināšu. Visi, visi. Dievs mūs nešķiro. Ne pēc tautības, ne pēc konfesijas, ne pēc darbiem. Viņa rokas ir atvērtas katram. Es pilnīgi redzu šīs te izstieptās rokas, un manas rokas tāpat stiepjās pretī.
Nāciet pie manis visi. Un man gribas iekrist Jēzus rokās un piekļauties pie viņa sirds. Tur ir silti un droši un labi. Un tur nekas slikts nevar notikt. Pilnīga drošība, pilnīgs miers, pilnīga mīlestība. Nāciet pie manis visi. Visi. Es jūs gaidu ar atklātām rokām. Mana sirds deg mīlestībā uz jums. Nāciet pie manis visi. Un es jūs atspirdzināšu. Un no psalma man jūs runā šī rindiņa. No debesīm kungs raugās uz zemi. Un arī šī rindiņa man liek justies pilnīgā drošībā. Dievs redz mani. Viņam nav vienalga. Viņš raugās uz mani ar mīlestību. Viņš redz katru manu soli. Viņš zina, kad es sēžu, kad es pieceļos. Un no aizmugures un no priekšpuses viņš man ir aptvēris un man ir uzlicis savu roku. Viņš raugās uz mani ar mīlestību. Viņš nekad mani netiesā. Viņš arī tevi nekad netiesā. Jo viņai ir tikai mīlestība. Un viņš raugās uz tevi. Un gaida, kad tu raudzīsies uz viņu. Nevis uz savām grūtībām, uz savām problēmām. Bet kad tu raudzīsies uz viņu. Un viņš uz tevi. Un tu uz viņu. Kungs ir skatījies no debesīm uz zemi, lai dzirdētu gūstekņu vaimanas, lai atbrīvotu tos, kas nolemti nāvei. Tātad Dievs skatās, viņš dzird, un viņš atbrīvo. Viņš skatās, viņš dzird tevi, dzird mani, un viņš atbrīvo. Nāciet pie manis visi, kas ciešat grūtības. Es jūs atspirdzināšu. Un no pravieša Iseja šī rindiņa. Mana dvēsele slāpst naktīs pēc tevis. Arī savā garā es meklēju tevi savas sirds dziļumos. Es meklēju tevi savas sirds dziļumos. Ne kaut kur tālu aiz mākoņiem, ne kaut kur cilvēku rokām celtu baznīcu mūros. Es meklēju tevi savas sirds dziļumos. Savas sirds dziļumos. Cik Dievs ir tuvu katram no mums. Viņu var atrast šeit. Sirds dziļumos.
apstājies skriet un ieklausies savas sirds dziļumos. Varbūt tu sadzirdēsi, ka Dievs tev kaut ko grib teikt. Tavas sirds dziļumos. Lai slavēts Jēzus Kristus. Šodien skaisti lasījumi, kas ienes sirdī mieru, raisa pārdomas un ieved dziļumā. No Isaija grāmatas mani uzrunāja tavs vārds, un tava piemiņa ir dvēseles ilgas. Tavā vārdā es topu dziedināta un dzīva, un tu personīgi runā uz manu sirdi. Tava piemiņa ir dvēseles ilgas. Nekad neatrauties no tava acu skatiena. Raudzīties uz Jēzu, un Jēzus raugās uz mani. Šis tuvums ir manas dvēseles ilgas un miera osta. Un arī psalmā dziedam, tava piemiņa uz paudžu paudzēm. Tu esi žēlastības Dievs, tu esi žēlsirdības Dievs. Tu piemini savu tautu un to nekad neatstāji uz paudžu paudzēm. Tēvs, es saprotu, ka man ir jāstrādā tavā druvā, jāliecina par tevi, lai paudžu paudzēs paliek tavs vārds, tavi apsolījumi, tava žēlastība un tava pestīšanas dāvana. Un evaņģēlijā man vienmēr ir uzrunājuši vārdi, jo mans jūks ir maigs un mana nasta ir viegla. Tas ved uz pārdomām. Kā, Jēzu, tavs jūks var būt maigs? Kā tava nasta ir viegla? Tu, kas iznesi pasaules grēku. Tu, kas izcieti nodevību, šaustīšanu un krusta nāvi. Kā tas var būt maigs un viegls? Un tad dziļi sirdī dzirdu maigu balsi, kas saka, mans jūks ir mīlestība. Mana nasta ir pildīt tēva gribu. Esmu nācis, lai dziedinātu, mīlētu, sludinātu un atbrīvotu visus velna savažotos. Vai tev ir grūti darīt to pašu? Ja tevi vada Dieva mīlestība, tavs jūks ir maigs un tava nasta ir viegla. Tā ir vismaigākā nasta mīlēt, piedot, sludināt un dziedināt. Es vēlos piedalīties tavā jūgā. Es vēlos nest tavas nastas. Tās ved uz tuvību ar cilvēkiem un tevi. Nu tas vairs nav jūks. Nu tā vairs nav nasta, bet aicinājums dalīties tavā mīlestībā. Amen.